2024. gads ir beidzies, jaunais 25. gads ir sācies, un paldies jums, skatītāji, par jūsu atbalstu, protams, 24. gadā, un jūsu skatījumi, protams, deva mums iedvesmu turpināt filmēt un taisīt kaut ko jaunu, un parādīt jums jaunas iekārtas, kā viņas darbojas, kā viņas strādā. 25. gadu mēs gribam uzsākt ar jauno formātu, ar filmēšanas pavisam citu pieredzi, kā saka, ar citiem rezultātiem un vairāk informācijas par iekārtām, ko mēs piedāvājam jums iegādāties mūsu veikalā. Tātad, sāksim ar AlphaGeo Matrix VI. Kāpēc VI? Kāpēc ne 6? Var arī saukt viņu par Matrix 6, kā jums ērtāk, bet mēs viņu saucam par VI, jo tomēr tur ir kaut kāda interesanta visual intelligence iekšā. Iekārta sevi ietver ne tikai GNSS, IMU, jeb slīpuma sensori, kam mēs esam pieraduši jau pie GNSS iekārtām, bet mums ir arī kameras. Mums ir divas kameras, mums ir lāzeris, zaļais lāzeris. Ja? Kāpēc zaļais? Zaļais ir precīzāks pār sarkano, un viņi, protams, ir labāk var redzēt apvidū, kad jūs veicat savus mērījumus attālināti. Iekārta nāk lūk šajā mazā kastītē. Kaste ir iekšā pilns komplekts, un kā jūs jau droši vien esat redzējuši iepriekš, jā, pie mūsu video, kad mēs atveram vaļā, mēs parādām jums, kas ir iekšā. Šeit ir ļoti vienkārši. GNSS antene, Matrix VI, jauns kontrolieris, starp citu jauns kontrolieris, varbūt jau ir agrāk redzēt arī citiem ražotājiem, bet es varu teikt, ka ļoti jaudīgs, ļoti labs, ar lielu ekrānu, pilnu tastatūru ir QWERTY, nevis ABCD vecai iekārtai, un jaunāku Androidu. Plus irbulītis un iespēja lūk šo kontrolieri izmantot arī ar cimdiem un ar irbulīti. Jūs vienkārši pārslēdzat sev nepieciešamu tā kā jūtīgumu ekrānam. Bet, protams, divi lādētāji. Viens paredzēts GNSS anteni, otrs ir paredzēts pašam kontrolierim, un divi vadi. Divi vadi ir paredzēti, protams, uzlādēšanai vai datu izlādēji, un citreiz ir nepieciešams atjaunināt jūsu programmatūru. UHF antene, radio antene, 430 MHz, tieši tas, kas Latvijai ir vajadzīgs, un runājot tālāk par pārējām tam tehnoloģijām, kas ir iekšā šai iekārtai, tad mēs, pirmais, ko mēs skatāmies, protams, ir AR kamera. Kamera ir 5 megapikseli, un tāpēc mēs saņemam bildi diezgan kvalitatīvu. Kāpēc tā bilde ir nepieciešama? Bilde ir nepieciešama, ja jūs gribat veikt fotogrammetrisko uzmērīšanu. Tas nozīmē, ka jūs paņemat savu GNSS iekārtu un programmiņā norādām, ka gribam veikt fotogrammetrisko uzmērīšanu, apstaigājam savu nepieciešamu objektu un iegūstam koordinātus turpat uz vietas. Jums nav nepieciešama nekāda papildus programmatūra. Tas nav tā kā jums jābrauc pēc tam uz ofisu atpakaļ, tur jāapstrādā datus, jāapstrādā bildes, attēlus un tā tālāk, un tad jūs pēc tam saņemsiet. Jūs to iegūstat uzreiz laukā. Tad nekur nav jābrauc. Tā tas ir. Otrā kamera, kas ir parastā kamera, kura skatās uz leju, kā jau mēs jau iepriekšējām iekārtām bijām stāstījuši, viņa paredzēta izpraušanai apvidū. Tas nozīmē, ka jums ir vieglāk vienkārši orientēties, kur jūs ejat, un tur ir smuki parāda bultiņa, jo iepriekšējais video arī Edijs bija stāstījis ar L100 Pro Plus, situācija tieši tāda pati. Tad vēl trešā lieta, ļoti laba lieta, protams, ir lāzeris. Ja? Lāzeris principā spēj veikt uzmērīšanu līdz 100 metriem, bet atkal, 100 metri ar to precizitāti, es domāju, ka mērniekam nebūs pietiekami daudz un labi. Tāpēc arī mēs iesakam tālāk pa 30 metriem varbūt tomēr neizmantot šo lāzeri tehnoloģiju, bet, pieņemsim, ja jums jāuzmēr grājuma otro pusi, vai ēkai kūvari, vai nojumi, vai vienalga kāds objekts, pie kura jūs nevarat sasniegt, vai pienākt tuvāk, jūs varat izmantot, protams, to lāzeri. Un tad tā precizitāte lāzerim, protams, ja ir tālāk objekts, jo precizitāte krītas. Tālāk nākošais jums ir jānotur, jāspēj noturēt ar rokām arī tomēr GNSS iekārta precīzi diezgan. Bet, kas vēl ir ļoti labi, šeit ir IMU. Kā mūsu kolēģi saka,
Super AMU. Tas nozīmē, ka viņam ir 400 Hz atjaunināšanas ātrums. Tas ir ļoti milzīgs ātrums. Tas nozīmē, ka viņš diezgan jūtīgs ir uz visām kustībām, kas arī palielina jūsu precizitāti. Tātad AMU ir iespēja veikt uzmērīšanu slīpumā līdz 120 grādiem. 120 grādi jūs sapratiet. 0, 45, ne, 90. Sorry. 0, 90, jā, šeit ir 180, bez šiem atpakaļ 120. Tātad, lūk, šitādā slīpumā mēs varam veikt uzmērīšanu ar šo iekārtu. Arī citreiz ir nepieciešams tur uzmērīt, pieņemsim, kori, jumtu, jā, vēl kaut kādu stūrīti. Jūs vienkārši viņu iedurat augšā un uzmērēt. Un, protams, ja jūs pareizi norādījat arī štoka augstumu. Vēl no tādām interesantām lietām, protams, Matrix VI garantijas laiks ir 2 gadi. 2 gadi garantijas laiks Matrix VI iekārtei. Tātad pilns aprīkots ar visām tehnoloģijām, ko vien var ielikt iekšā šajā mazajā galvā. Plus viņa sver 740 grami. Viegla, kompakta akumulātori ir iekšā, darbības laiks līdz 12 stundām. Atkal, vienmēr var strādāt ilgāk, ja baigi gribās ziemā, varbūt būs mazāk, kad 8 stundas, bet ziemā arī ir tumši, jau diezgan ātri paliek. Kas vēl ir mums no portiem? No portiem mums ir radioports, kur ieskrūvēt antenu. Mums arī ir LEMO 5 ports. Jā, ja ir nepieciešama atkal kaut kādas darbības ar citām iekārtām saslēgties ar LEMO 5, droši varam izmantot, pieslēgties, iet iekšā ar VBI, aktivizēt viņu, strādāt un darboties. Viss notiek ātri un kvalitatīvi. SIM karta NanoSIM, Type-C ports, gan iekārtas uzlādēšanai, gan datu pārmaiņai. Vienīgā podziņa ieslēgt, viss. Nekas cits te nav, cits pogas te nav. Mēs ieslēdzam iekārtu un viss. Ātri lādējās, ātri pieslēdzās pie kontroliera, ātrā inicializācija un precīza mērīšana. Jā, lūk, ar šādu iekārtu, protams, var sasniegt ļoti labus rezultātus, arī grūti pieejamas vietas. Tā kā varbūt no vienas puses ir laiks mainīt savu paradigmu pret mērniecību un iet tālāk, kā saka, ar jaunumiem, ar tehnoloģijām, lai atvieglotu sev dzīvi. Tad, ņemot vērā to visu informāciju par šo iekārtu, ja jums tiešām viņa interesē, mēs gribam arī tagad palūgt varbūt jums, rakstiet lūdzu komentāros, kādos apstākļos, kur tieši jūs gribat redzēt tos mērījumus, jā, varbūt jums interesē, kā strādā fotogrammetrija, kad uzmēra vadus, jā, vai vispār viņi tur strādā. Kā var uzmērīt attālināti ar lāzerīti, jā, jūs droši rakstat visu to komentāros, mēs savāksim tos komentārus visus kopā. Un izveidosim jaunu video tieši nevis par to, kā es te pakoju vaļā to iekārtu un stāstīju jums, cik forši tā kastīte, cik tā laba iekārta ir, jā, bet patiesi rezultātu jūs varat arī sasniegt un iegūt kopā ar mums. Jā, tāpēc es pašu sākumā arī teicu, ka formāts ir cits. Gribam pieaicināt arī jūs, skatītājus, arī testēt ar mums kopā. Ja negribat iet iekšā kadrā, nav problēma, mēs varam mierīgi to izdarīt, bet jūs varat piedalīties kopā ar mums visos testos, visos mērījumos, ko mēs veicam priekš video filmēšanas arī YouTube kanālā. Tā kā, ja jums ir gribēšana un jūs tiešām, varbūt jūs gribat, bet jūs netiekat, bet rakstat komentāros iekšā zem šī video un savāksim un nofilmēsim un parādīsim, kā viss izskatās, lai jums tiešām visi jautājumi pazūd un jūs nākat un strādājat ar šo burvīgu iekārtu. Paldies par uzmanību! Atā!